Latvijas skolas izdomā veidus, kā labāk iekustināt smadzenes. Tātad, spēle līdzinās mums jau plaši pazīstamajai spēlei ēdams, neēdams. Metot bumbu, dalībnieks nosauc kādu ēdamu vai neēdamu priekšmetu. Ēdams. Tātad, ja šis priekšmets ir ēdams, visi spēles dalībnieki palicis gaisā un sasit plaukstas. Ja priekšmets ir neēdams, dalībnieki pietupjās un skaļi izelpo. Ja gadās kāda kļūme, tad tas, kurš kļūdījās, paņem bumbu un apskrien soda apli, tā laikā nododot bumbu kādam no pārējiem spēlētājiem. Jā. Sāk. Ābols. Pieģils. Zemes. Māja. Ananas. Zivs. Māja. Ulmēs. Koks. Anis. Spēle var tikt arī sarežģīta. Piemēram, pievienojot vārdus angļu valodā vai krievu valodā. Paināk. Kirpič. Kaus. Teiguli. Tinfoil. Fish. Jacket. Jablka. Mēs esam izdomājuši arī spēlēt trešo grupības līmeni, kad mēs skatāmies arī uz skaitli, ko nosauc šī vārda priekšā. Ja skaitlis dalās ar 2, tad mēs palicamies un sasitam plaukstas. Ja skaitlis nedalās ar 2, tad mēs pietapimies un izelpojam. 3 koki. Četras mājas. Pētījumi liecina, ja esam kustīgi, palīdzam, saskaramies, sadarbojamies, mēs iekustinām smadzenes. Ja gribi būt gudrs, iekustini smadzenes! Projekts Iekustini smadzenes.